Sveiki! Te Katrīna Runa, un šis ir podkāsts Manas tavas patiesības sarunu daļa. Čau, Laura! Čau! Kāds tev ir skatījums par zīmolu un tēlu veidošanu, tā kā tavs darbs ir ikdienā ļoti tieši saistīts ar šo tēmu? Jā, zīmola tēma, tā ir ļoti plaša tēma, jo ir ļoti daudz tādi zīmola saskarsmes punkti, kuros cilvēki satiekās ar zīmolu. Tev, pieņemsim, tavā studijā, zīmols neveidojas tikai sociālos mēdījos vai uz iepakojuma. Mēs atnākam uz tavu nodarbību, mēs ar sajūtam tavu zīmolu, tu vari nodot savu zīmolu sajūtu. Arī, ja tu neesi nekur sociālajos tīklos vai nekur, tad tas zīmols veidojās arī šeit studijā. Un tajās visās detaļās, kas ir, pieņemsim, es saprotu, kad šajā mūsdienu sabiedrībā mēs zīmolu asociējam laikam tikai ar sociālajiem tīkliem, bet agrāk jau, vai ne, mēs sākam ar sajūtu. Jā, pirmais jau ir produkts, pakalpojums, kvalitāte, jā, un tad tu saproti, kas ir tās, kā tu ļoti forši, man liekas, arī tajās pārdomās stāstīji par to, cik tev svarīga tā sajūta, un tad, tas, kā skatīties uz tiem sociālajiem mēdījiem, tiešām arī ir tas, kā tu vari nodot to sajūtu, kas ir tajā tavā pakalpojumā, produktā, neradot kaut ko mākslīgi, vienkārši mēģināt saprast, kā tu vari to jogas, vai tavā gadījumā jogas sajūtu nodot sociālajos mēdījos. Un ir arī tik daudz dažādi tādi atzari, ko skatīties. Ir arī, pieņemsim, skaņu zīmolvedība, kas ir kur var iedziļināties par to, kā zīmols izklausās, vai arī par smaržu. Man liekas, ka es jau tev esmu teikusi, ka, ja man jāpasaka, kas ir feminīnī smarža, tā ir lavanda. Man pilnīgi asociējās lavanda ar tavu studiju, tāpēc, ka tev ir tie lavandas acu spilventiņi, un es sajūtu lavandu. Man pilnīgi liekas, ka mana asociācija arī viena no tām ir, kad feminīnī studija. Jā, tu neesi vienīgā. Man arī, kad ienāk kāds telpā, uzreiz, kā es ilgojos pēc šīs smaržas, ja nav sen atnācis. Jo man nav, tas ir īstenībā manam zīmolam raksturīgi, kā jogas studijai. Es nelietoju daudz vīrakus vai mākslīgās smaržas. Man ļoti patīk viss, kas ir tāds neuzkrītošs, dabisks. Bet tajā pašā laikā man patīk, kad ir tā sajūta, tā smarža iedod sajūtu. Tiešām, man ļoti labi patīk. Un tas arī atkārtot, nākot uz nodarbībām, rodas tiešām tā sajūta. Ienākot studijā, tu jau sajūti to smaržu un jau man liekas, atslābst no tā, zini, kas tev sagaida. Jā, asociācija. Tā kā zīmols asociējas ar konkrētu smaržu. Jā. Forši. Jā. Tas ir jau arī tas, kā tas zīmola tēls veidojās. Bet to smaržu jau atkal grūti nodot arī tālāk auditorijai. Kā tu vari to visu, visas tās kvalitātes un to, ar ko tavs pakalpojums izceļās, kā tu vari nodot sociālos mēdījos, tas, man liekas, ir tāds izaicinājums. Arī man ar to darbojoties, arī kā to iznest, vai to cilvēki uztver. Jā, un tev arī tavi tie klienti vai tie projektiņi, ko tu dari. Kad es sekoju līdzi, es apbrīnoju, kad tu noķer katra tā projekta to sirdi un dvēseli, un tad tu viņu attīsti un pilnveido, un tas nav tik vienkārši. Jo man nav tāds cilvēks. Man arī ir, tu zini, ka man ir grūti uzticēt to, jo tad man rodās tāds, kā es minēju, pārdomās satraukums. Un arī tas nav par mani, man ir cits fokus, man nevajag man noteikti vajag pavairot sociālos tīklus, bet man ir ļoti, ļoti svarīgi, kas ir tie cilvēki pretī. Tādēļ man nav es to nevaru darīt steidzīgi, un tāds nav produkts, kas ir jāpārdod ar masām. Bet taviem projektiņiem es skatos, ka tu ļoti lieliski nodod to sajūtu. Ejot tālāk tajos materiālos un postos un video materiālos. Jā, kā tu sajūti to kodolu katram tam zīmolam vai
Paldies! Jā, tas ir liels kompliments, bet man tas tiešām arī ir svarīgi, un tas nav nācis uzreiz. Es esmu arī laika gaitā sadarbojusies ar ļoti dažādiem uzņēmumiem, jā, arī ar apsaimniekošanas, uzkopšanas, jā, tur darba apģērbu, un kaut ko, kas man varbūt tā personīgi baigi nerezonē. Un, man nācās atrast šo ceļu, saprast, ka man ir jāstrādā ar tiem uzņēmumiem, zīmoliem, ar kuriem es varu rezonēt, kuriem ir līdzīgas vērtības kā man, lai es varu pēc iespējas patiesāk nodot šo sajūtu. Tā kā, lai nav man jārada kaut kas, kam es varbūt neticu pati līdz galam. Tā kā, tas man ir bijis svarīgi, lai es varētu tā kā, lai tas neradītu man pietiekami pārāk daudz kaut kādu trauksmi, vai es neietu pretī sev, ja pretī tām vērtībām. Tā kā tu arī minēji, kādas ir tās tavas lomas, cik ļoti viņas ir saistītas. Un vai tu esi mājās viens vai darbā tu esi cits, un man liekas, es arī esmu novērojusi. Ir reizēm, pieņemsim, tā darba vide ir tāda, ka tu kāp sev pāri. Tu saproti, šitas tā kā nav ok, šīs nav manas vērtības, bet tas ir darbs, un tā kāp sev pāri, un tā kā cik ilgi tu vari tā un tā var būt daļa no pieredzes, vai ne? Jā, bet tad ir kaut kāds brīdis, kad tev jāsaprot, vai tas ir par tevi. Jā. Un arī to var redzēt tavos darbos. Piemēram, es nesakoju līdz iepriekšējiem tiem darbiņiem vai tavai pieredzē, bet tas, kas ir tagad, tev var redzēt, ka tas ir tas, kas tev aizrauj. Un tad arī to var just caur to sajūtu uzreiz tajos materiālos. Jā, un pieredzē ir jābūt. Man jau arī darbs sākās ar biroja darbu un ar citu vidi. Un tad tikai es sapratu, es gribu kaut ko mainīt vai es gribu citādāk darboties ikdienā. Un tagad, piemēram, to, ko es darīju iepriekš tur biroja darbā, es daru priekš sevis. Tas neko nav pazudis, tie darbi man tāpat ir. Jā, tad kaut kāda daļa no ceļa, tā kā, ka tu saproti, ka arī tie visi posmi, kas ir bijuši pirms tam, ir bijuši tā kā nozīmīgi, tā kā, lai nokļūtu. Un forši, ja tu arī apstāties un izvēlēties un tālāk, neturpināt ilgi varbūt to pārkāpšanu sev un visu laiku, jo mēs jau varam ilgi dzīvot tādā tā kā pieredzes uzkrāšanā vai tā kā naudas pelnīšanā. Jā. Un kā tev liekas, kā ir ar sociālajiem tīkliem un ātro tempu un par to, ko es minēju, par to, ka es vēlos to visu palēlināt un mazliet darboties vieglāk un ne tik uzbrukoši. Un kā ir tavā darbā? Jā, es pilnīgi saprotu to savu sajūtu. Tā kā man arī ir bijusi tāda sajūta, es arī pēdējā laikā par to arī diezgan daudz esmu domājusi, ka tieši tie sociālai tīkli, arī tas digitālais mārketings, kad tas ir kaut kas ļoti īstenībā stresants un tiešām trauksmi radošs, tāpēc, kad nemitīgi mainās algoritmi, trendi, kas visu laiku, man liekas, rada tādu sajūtu, ka tu tā kā atpaliec, visu laiku ir kaut kas jauns, tagad mākslīgais intelekts attīstās. Es biju tagad arī oktobra sākumā uz Riga.com digitālā mārketinga konferenci, un tad tur ar vienā sarunā, tagad neatceros, kurš eksperts to minēja, bet esot jauns pētījums, viņš tā kā iesāk, ir tas, kad video pirmajās sekundēs tev jāpasaka tas būtiskākais, angliski tas sauc par hook. Pirmajās 3 sekundēs, lai tu tā kā noturētu uzmanību, jo tagad mūsdienās cilvēkiem ir 3 sekundes jātur tā uzmanība. Jā, viņi uzreiz scrollē tālāk. Jā, un tu saproti, vai tas video aizies vai nē, un viņš tagad ir mazliet citādāk. Un es domāju, varbūt tagad 5, 10 sekundes. Viņš saka, nē, tagad ir 1,5. Es domāju, šī stresēnā informācija man nepalīdz. Tā kā, un tas ir, tā ir tāda vispār arī nozares tendence, un vispār arī ļoti daudz cilvēki, arī mans novērojums ir, ka izdeg. Tieši man liekas, nogurums ir izplatīts šobrīd, un izdegšana, nogurums, depresijas stāvokļi. Jā, un tas, ka tu dzenies, un tas, ka tu dzenies pēc šiem trendiem un algoritmiem, tas, manuprāt, kaut kādā ziņā arī attālina no tā autentiskuma un patiesuma, arī par ko tu minēji. Man ļoti patika, es uzgāju tādu terminu slow marketing. Latviski tas varētu būt
lēnāks mārketings vai apzinātāks mārketings. Man šī sajūta jau bija, un tad ir tāds termins, kas īstenībā raksturo to, kā es jūtos par... Kā tu gribētu darboties. Jā, kā es gribētu darboties, kā es arī mēģinu darboties, un kā es redzu, kā tie cilvēki, kas ir varbūt jutīgāki vai grib dzīvot apzinātāk. Tas izklausās arī pēc manis slow marketing. Jā, tāpat tās, kā ir slow architecture, vai ne? Tad ir slow living, tāpat tās, kā bija fast food, un tad parādījās slow food, lai cīnītos pret to fast food industriju. Un tad slow marketing arī ir par to, ka tu esi vairāk par pakalpojumu produktu vērtību. Tā teikt, fokusējies uz to, kad ir kvalitāte, ka tu iestājies par kaut kādām arī vērtībām, nevis tu dzenies pēc kaut kādiem skatījumiem un algoritmiem, bet vienkārši rādi, piedomājot pie tās kvalitātes un patiesuma un veido stāstus, neanalizējot, kad par katru cenu jāsasniedz, ja tur miljonus cik vai skatījumu, bet tu vienkārši dokumentē dabiski, dalies, veido stāstus un mēģināt vienkārši to darīt tā, lai tu vari to izbaudīt. Tas, ko es ieteiktu visiem, kas arī rada saturu, lai neradītu so pietiekami daudz stresa, vai tas, kā es cenšos saprast, kur ir tas stāsts, stāstniecība vispār. Tas ir kaut kāds vispār tas pamats, kā ir sākusies uzņēmuma, vispār komunikācija, vai ne? Kaut kāds pirmatnējais, vai ne, stāstniecība no tur jau, nezinu, seniem laikiem. Un principā meklēt arī kaut kādus tos stāstus, kas ir uzņēmumā, kā produkts ir radies, kas ir kaut kādas veidotāju pārdomas vai izaicinājumi, un meklēt kaut kādus vairākus tos stāstus un par tiem dalīties. Dabiski, protams, ir arī daudz visādi ieteikumi, ko ņemt vērā, un vienkārši var skatīties, kas no tiem palīdz, bet nevajag, manuprāt, iegrimt tik ļoti šajā algoritmu un trendu pasaulē un to nolikt kā tādu, ka tam ir jābūt, ja tev jāsako līdzi šīm aktualitātēm, lai tev viss izskatās vizuāli smuki. Protams, ka noteikti, vai ne? Tie cilvēki sasniedz kaut kādu zinām pakāpi ar to sekošanu un tiekšanos, bet tā kā tu saki, tur ir sekas un tas daudz ko paņem no tevis. Jā. Un ko es esmu ievērējis pēdējā laikā. Jā, un tas nedara visiem. Un ko es esmu ievērojis, ja tas sakrīt ar manām vērtībām, tad tas ir tas lēnāks temps un sajūta ir viss pamatā. Un ko es esmu ievērojis, kad algoritms vai tas pats ChatGPT, kā viņš darbojās, kad īstenībā viņš vislabāk darbojas tad, kad tā komunikācija ir daudz vieglāka gan ar to datoru, gan ar to algoritmu, gan ar to klausītāju vai skatītāju, kad tu vienkārši to dabiski un netiecoties pēc tā perfektā. Un vēl, ko es esmu ievērojis, ka tā bilde ir dzīva, ka tu nevis paņem tur ieraksti datorā, ka tu gribi tur priecīgus cilvēkus jogas telpā, un tu tagad ieliks to postu, un tagad tev aizies reklāma. Kad cik es esmu likusi, es to pat neveidoju, bet, piemēram, man iesūta tāda bildi, citi speciālisti un palūdz, noreklamē mani, piemēram. Un es jau paskatos to bildi un es redzu, viņa nav dzīva un nebūs. Un nav, es ielieku to postu un pretī, piemēram, nav pieteikumi. Bet es ielieku... netic vienkārši. Jā, jo nav tā dzīvība cauri tai bildei. Un liekas, viss tāds tā kā, it kā skaisti, bet nav pretī tā atbilde. Un tad, cik es vēroju, es arī, piemēram, savas video ejot cauri, kuriem ir vislielākie skatījumi, tiem, kurus neesmu tā ļoti, ļoti piedomājis, ka es vienkārši esmu ļāvusies tur tam mirklim, salikusi, nofilmējusi un ielikusi, piemēram. Vai arī tāpat arī postiem, jo vienkāršāk es esmu ielikusi, jo citreiz tā atdeve ir daudz lielāka nekā, ka es tur esmu ieplānojis, nolikusi tur pareizā leņķī to kameru, ielikusi un tagad gaidu, un vēl gaidu un sekoju līdzi, tā kā, cik tur man būs tie sekotāji, un es skatos, nezinu, tur pāris skatījumi, bet tādam vienkārši impulsīvam ieliktam. Un tad es domāju, ka kaut kādā ziņā jau arī tas trends mainās un ka cilvēki, man liekas, arī ir noguruši no tā mākslīgā. Ja mēs kaut kādu brīdi, tas bija tādā topā, un tagad ir tā, kad, man liekas, kad vairāk ir par to
dzīvīgumu, un tā kā tu saki par to stāstu. Un, ja ir tas stāsts, tad, protams, ka tu tur vari paskrolēt, paskatīties tos trendīgos video un pasmieties, bet nezinu, es apstāšos pie video, kur būs tā sajūta un dvēseli ielikt, un tad es tiešām paklausīšos. Un tad mēs vienu otrai pārsūtam, piemēram, arī ko mēs pārsūtam tos dziļos, tā kā, kur ir gan tā sajūta, gan tas teksts, bet ka tu jūti, ka tu no tā video kaut ko paņem priekš sevis vai... Jā, trendi jau nav vienmēr tā kā, es neteiktu slikti vai ne. Manuprāt, ja tu redzi, ka kāds video labi nostrādā, tad mēģināt vismaz to pielāgot savam pakalpojumam. Ja ienāk kaut kāda ideja prātā, tā kā tu nenokopēt. Tā kā ir arī redzēts daudz vienkārši copy-paste, rada tādu pašu materiālu, bet atrast kaut kādu to savu odziņu, kā tu vari to pievienot. Un varbūt tiešām tā kā var jau paspēlēties ar tiem. Jā, es arī esmu redzējis kaut kādas jogas izaicinājumus, un tad domāju, ka šobrīd ne, bet vispār varētu paņemt kaut kādu tur, kad ir tās pozas pārējais, un tad es varētu parotaļāties un nofilmēt to kamerā, jo tā kā man tas, kas iztrūks, bet vienkārši es līdz šim tā neesmu rotaļājusies, jo man nav tam bijis tāds brīvs laiks, bet tik līdz tev ir tā telpa, kādēļ neparotaļāties arī ar tādiem. Bet es vairāk domāju, tā kā nespiest no sevis ar varu. Jā, un arī es piekrītu tev par to, un tev arī tā pieredze ir, ka tas dabiskais nostrādā labāk un patiesais. Jā, es domāju, ka labāk ir, ka tu nopublicē šādi, nekā tu nenopublicē vispār. Man atkal raksturīgi ir tas, ka es visu laiku gribu meklēt to skaisto, es esmu tas estēts. Jo es jau sāku kā grafiskais dizainers, es no mākslas pasaules nākusi, un tad es ierakos zīmolvedībā, un kaut kā tas ceļš mani aizved uz mārketingu. Kaut gan es jau studēju multimediju komunikāciju, bet tas viss jau tomēr grozās par mārketingu, tā visa sociālo mediju pasauli. Bet tajā pašā laikā es gribētos ticēt, un es arī mēģinu, tā kā, kad ir stāsts, un es viņu mēģinu padarīt skaistāk, ja parādīt to skaisto pusi. Tā kā reizēm varbūt liekas, ka tā ir kaut kāda, manipulācija ar skatītāju vai kā, bet liekas, tas ekrāniņš mazs, un tad vienkārši fokusējas vairāk uz to skaisto. Piemērs. Izvēlēties, uz kuru fonu tu ierunā video. Ja, piemēram, tev ir tas skaists liels loks ar ozolu, tad mēs ņemam to smukāko vietu. Jā, mēs izvēlamies to, nevis tur pie radiatoru, piemēram. Jo es domāju, detaļās arī ir nozīme, un tas atkal tas, kas var to sajūtu radīt. Jā. Tā kā, ja tu iedegta svece, vai ka tu ieliec video, ka tur lapas paplīvo kokam, vai mūzika. Tas ir atkal tas, kā tu to sajūtu vari radīt. Tā kā tas ir patiesums, un tad vienkārši mēģināt to kā tādu, puzlīti salikt kopā. Tā. Es saprotu, jo es sākumā, kad uzsāku tā aktīvāk tos sociālos tīklus, es paņēmu fotosesiju un tad es liku, vienādas bildes visu laiku. Tādas statiskas, vienādas, bet skaistas. Bet viņam vispār nebija tāda, es jūtu, ka tāda gredzeniskā saite ir, kāda ir, un tad es domāju, kaut laiku liku, un es domāju, kur ir tā sajūta par to, ko es te daru. Var redzēt, ka es esmu tur jogas pozā, labi stāstīju par jogu, bet tas varbūt paša zīmola sajūtas tur nevarēja nodot. Un tad es atceros, mēs ar tevi arī pirmās tādas sajūtu video, man liekas, arī sākām, vai tur detaļiņas. Un tad es sapratu, cik svarīgi tur, piemēram, kaut vai tev liekas vienkārši tur sveces liesma, jo man tas ir pierasts, tas man katru dienu te ir, bet citam cilvēkam tā sveces liesma izraisīs tādu siltumu, mājīgumu, vai ne? Un tad tagad to es cenšos noturēt tagad, kad es kaut ko radu, tad, lai ir tā sajūta. Bet arī tā tava pieeja, kas bija sākumā ar tām fotosesijām, to tiešām var ieteikt arī ļoti daudziem uzņēmējiem. Tā kā ja tu fokusējies arī tavs galvenais pakalpojums, vai ne? Tu dari ikdienā savu darbu, tu attīsti aktīvi savu zīmolu. Tā ir tava prioritāte. Un šādas ieplānotas fotosesijas vienkārši krietni atvieglo tavu darbu
Un arī tā kā tu esi sociālajos medijos, un tās fotogrāfijas visas, man liekas, tā kā ļoti skaistas un arī rada to sajūtu. Un tā kā, man liekas, tas ir ļoti strateģiski lielisks solis. Ieplāno fotosesiju ik pa laikam, tad tev ir saturs. Un to atkal tomēr varēja ar to tekstu, jo tu tekstā arī ieliec to savu sajūtu pārdomas. Un tur arī ir tā kā jūtam tā arī zīmola sajūta. Jā, es domāju par fotosesijām, kad es agrāk viņas radīju varbūt pa biežu, vai tāda tā sajūta, kad vai arī vienkārši tā kā, ka man ir obligāti jārada, un tad es viņas radīju. Bet tad jau, nezinu, paiet laiks, un vai nu man viņas vairs nav aktuāls, vai tā nesmu es. Tur labi, man pa vidam vēl, zini, kad tu piedzemdē bērnu, tu jūties citādāk, un tad tu skaties tām bildēm, kad tas vairs nav, tā nesmu vairs es, un tad tas bildes tā kā labi, es vairs nevaru īsti izmantot. Man pašai tā sajūta, ka gribas tomēr, ka tā esmu es vēl tajās bildēs. Un tad tagad es sāku ļoti regulāri, un ko es sapratu, ka vienkārši tā regularitāte pa tuvu bija. Un man labāk strādā, ka vienkārši par ētam, bet daudz to materiālu, tā kā tu saki, un tad es pa gadu tur viņu varu, vai pa pusgadu varu izmantot vairāk. Un tad, vienkārši, lai nav tā, kad lai nepazūd tā iedvesma no tām, ko tu esi tur sastrādājis, lai tas ir tāds, lai tas ir tāds, kas patīk arī pēc brīža, lai nav tā, ka tu tur kaut kādu īpašo fotosesiju uztais, un tad, nezinu, tu vari ielikt 1-2 bildes, jo viņi ir tematiski, un pēc tam vairs tev nedara. Arī par to padomāt, vai ne, vai tā fotosesija to darēs visu cauru gadu, vai tikai tam konkrētiem brīdim, jo es esmu taisījis arī, piemēram, tādas, Ziemassvētku fotosesiju. Bet man viņa ļoti patika, un arī noderēja tiešām vairākas gadus pēc kārtas tieši uz svētku laiku, lai man ir tā eglīte, lai man ir tā krāsa. Un kaut kādas fotosesijas ir tādas, kas visu laiku man nodara. Jā, tev jau, principā, veidojas tāda bilžu banka, un tu vari izmantot. Man šķiet lielisks piemērs ir par ziedlejām, ziedleju labsajūtas kompleksu, kur ir šīs 3 dizaina pirtis un stikla namiņi. Tur arhitekte Zana Tetere veidoja šo projektu, un viņa piesaistīja fotogrāfu Alvi Rozenbergu, kas skaitās Latvijas, es teiktu, top arhitektūras fotogrāfs. Un tika izveidotas šīs fotogrāfijas pirms cik gadiem? Pirms kaut kādiem 4 gadiem. Un vēl joprojām šīs, manuprāt, ir labākās ziedleju fotogrāfijas. Viņas ir tās, kas sasniedz tur mēdījus visā pasaulē. Tas ir liels, teiksim, arhitekta darbiņš. Viņam bija svarīgi parādīt to arhitektūru tādā vislabākajā gaismā. Viņi piesaistīja vislabāko fotogrāfu, izsūtīja fotogrāfijas ar stāstu uz dažādiem arhitektūras mēdījiem. Un es domāju, ka tas bija šajā gadījumā arī viens no tādiem atslēgas punktiem, kāpēc bija šīs nominācijas, atzinības, jo caur šo fotogrāfiju ir ļoti grūti reizēm arī nobildēt tā, lai radītu šo sajūtu patieso par to vietu. Un viņam tas šīs fotogrāfijas arī var palīdzēt aiznest šo sajūtu, kā ir tur uz vietas. Jo bija arī pieredze, kad viens nekustamā īpašuma fotogrāfs, kurš mācījās par to, piedāvāja sabildēt arī ziedlejas ar savu skatījumu. Praktizējot, un varbūt arī piedāvājot to materiālu, un sabildējot to materiālu tā, ka tiešām radās sajūta, ka kāds tirgo to vietu, un pilnīgi cita sajūta. Un tu izties, es teiktu, diezgan slikti, neatbilstoši šī ziedlējām, kur šī dabas tūmas, arhitektūras kvalitāte, tās bildes bija tādas nedzīvs, un tiešām liekas, ka tur... Jā, bet tas nozīmē, ka ļoti svarīgi ir izvērtēt, vai tās profesionāls tev pretī ir tas, kas tev nodos to sajūtu par produktu. Jo es jau arī dažādi esmu tur rotaļājusies ar to, kas man fotografē un vai filmē. Un tad tagad man ir 2 cilvēki, to es tavajā skaitā, kas sajūt mani. Jo man jau arī tā pieredze dažādi bijusi, pie dažādiem fotogrāfiem, un ir skaisti, bet es nejūtu caur to bildi, to sajūtu, un tādēļ es arī saku, pirms es uztaisu to materiālu, bet pēc tam es viņu tā kā lieku, bet tikai tādēļ, ka man viņas ir tās bildes, bet ne tādēļ, ka
tur tāda, jā, ļoti jāizvērtē, ar ko tu sadarbojies, un vai jums ir vienota enerģija tajā brīdī, vai ne? Un vēl arī man liekas ļoti svarīgi, kāda es esmu tajā brīdī. Man konkrēti, ja es taisu jogas materiālu, man noteikti jābūt labai sajūtai, es tur izgulējusies, noskaņojusies, iedvesmojusies, un tad es atnāku nevis, ka man ir ieplānots un es nāku, lai kāda es tur būtu, nestrādās. Tad man nepatiks, kā es tur izskatos un tā tālāk. Protams, ja tas ir produkts vai ne, vai tikai telpa, tas ir citādāk. Telpai nevajag tā ļoti sagatavoties. Un es domāju, kā tev liekas, vai pretī ir arī svarīgi, kā jūtas tas cilvēks, kas veido to materiālu. Vai arī var atstāt to savu sajūtu malā un tad vienkārši koncentrēties uz to konkrēto lietu un radīt arī kaut ko labu. Es domāju, vai ir atšķirība, ar kādu tu prāta stāvokli dari to savu darbu? Jā, pilnīgi noteikti. Jā. Un tā arī ir kaut kāda sadarbība, ir iesaistīts. Ir fotogrāfs, vai videogrāfs, vai nezinu, un pakalpojumu piedāvātājs. Ir jāatrod tie savi cilvēki. Tas ir svarīgi, vai tas cilvēks var parādīt to, ko tu gribi. Un kā tu teiktu, kāds ir tavs tēls vai tavas vērtības, ar kādām tu meklē tos savus cilvēkus, vai arī kuri cilvēki nāk pie tevis? Kas ir tās vērtības, kas sakrīt? Vai tu esi par to domājusi? Tā. Apmulsināja. Nē, es tagad domāju, jā. Noteikti šis patiesums, autentiskums, kas arī tāds, man liekas, vārds, kas parādās arvien vairāk. Un man tas ļoti priecē, ka cilvēki grib kļūt autentiskāki un turēties pie sava, neatkarīgi no tā, ko saka varbūt apkārtējie tendences un tā, bet tu tomēr saglabā to savu, jo tavi cilvēki tāpat pievilksies un neturēties pretī tam spiedienam, ka tev jāpatīk visiem, bet ka tu esi tu pats un tikai tādā veidā tu varēsi arī sagaidīt savu to īsto auditoriju, savus cilvēkus. Un tas jau visās dzīves jomās, bet tas arī, man liekas, jā, tas man patīk, jā. Strādāt un sadarboties ar cilvēkiem, kas ir patiesi, autentiski un gatavi drosmīgi stāstīt to savu stāstu tālāk. Un tāpat tās arī viss skaistais. Man jau no pamatskolas laikiem arī patikusi arī arhitektūra. Es tā kā apsvēru, ka es varētu mācīties par arhitekti. Tad es saskāros ar rasēšanu, sapratu, ka nē, tas laikam nebūs mans. Bet kaut kādā veidā mani arhitektūra atradusi caur šādiem projektiem, kad es tomēr varu par to arhitektūru kaut ko uzrakstīt, vai es varu nobildēt. Tā kā, tātad, jā, tas skaistais. Es laikam izplūdu baigi. Nē, ļoti labi. Nav pa daudz, jā. Un arī dabiskais, jā, kad, jā. Dabas klātbūtne. Un, man liekas, arī dabā ir daudz iedvesma. Un, pieņemsim, tagad arī ir sācies rudens, kas, manuprāt, atgādina par to, ka ir mazliet jāpiebremzē. Mēs varam būt klusāki, saudzēt savus resursus un piedomāt pie tā, kur mēs veltam to savu enerģiju. Un, jā, un kur ir visi projekti, kur ir kaut kāda arī tā dabas klātbūtne, tas arī man, un tā dabas vērtība, kur daba tiek cienīta, audzēta, tas ar mani arī ļoti norezonē. Un arī ģimeniskās vērtības, kad ne tikai uzņēmumam, bet arī darbinieku vidē, kolēģu vai partneru vidū cilvēks novērtē gan savu ģimeni, līdzcilvēkus, gan arī saprot, ka tev ir sava ģimene un ka ģimene tomēr ir prioritāte. Tā, lai var veidoties cieņpilnas attiecības un, savstarpējās attiecības un cieņa, laikam tas būtu tas, ka tā arī ir tāda vērtība. Un, jā, ka tas klients pretī zina, ka dzīve ir dzīve, vai ne, un kad mums var būt dažādas epizodes vai situācijas, un ka mēs pielāgojamies, lai kādi būtu apstākļi.
Jā. Jā, tas laikam tādas galvenās. Nu, noteikti, protams, produkta kvalitāte un jā. Jā, un vairs arī, ka tu tici tam produktam vai pakalpojumam, vai pati izmantota to. Jā, noteikti. Nu, tā kā, jo tāpat es arī ticu, ka katram pakalpojumu produktam ir savs klients, pircējs, arī tāpat tās ir savs kaut kāds sadarbības partneris, ar kuru vislabāk to rezultātu sasniegt. Nu, tā kā, ir tam teiksim, ja fotogrāfam ir jātic tam pakalpojumam, vai mārketinga tur ekspertam, vai ne, viņam ir jārunā. Tikai tādā veidā viņš varēs pēc iespējas labāk aiznest šo sajūtu vai kā sasniegt to rezultātu. Nu, tā. Jā, un ja mums klausās kāds, kam ir tāds jauns zīmols vai arī mazs uzņēmums, un kurš vēlētos sev vairāk iznest pasaulē vai vairāk attīstīt šo savu tēlu, tad tas pirmais tad ir, ko mēs varētu ieteikt, atrast savu cilvēku vai savu komandu apkārt, ar kuriem var vai nu uzjautāt kaut kādu šo tā kā atbalsta komanda, kuri var palīdzēt šajos jautājumos? Noteikti. Es domāju, ja cilvēks ir pats par sevi, tad pirmkārt arī saprast, kas ir šī pakalpojuma produkta vērtība, ko tu ar šo gribi darīt pasaulē, ko tas dod cilvēkiem. Tā kā, kāpēc tu vispār šo dari? Priekš sevis atgādināt, saprast, vai tu tā kā šobrīd dari to, kas tev patīk, un vai te ir pareizajā virzienā, sačakoties ar sevi. Un tas ir tas pats pamats. Un, vai tu tici savam produktam un pakalpojumam? Jā, un vai tu ar savu to produktu sniedz kaut kādu pienesumu sabiedrībai? Un tad otrs ir arī šis vizuālais, paskatīties kaut vai, Pinterestā vai kaut kur pameklēt tavas bildītes, kas ar tevi rezonē, lai tu varētu varbūt pats priekš sevis nodefinēt, kas ir tā sajūta, kas ir šī produkta pakalpojuma sajūta, un tas var palīdzēt arī tālāk sadarboties arī ar fotogrāfiem vai ja vajag video materiālu. Vai arī tu pats veido. Ļoti atkarīgs no tā uzņēmuma, tā apjoma, bet noteikti, ja ir sajūta, es domāju, var arī pats veidot, ja rodās tā sajūta, bet galvenais saglabāt to, ko tu vēlēs nodot, vai ne, caur to materiālu. Jā, un noteikti arī var lūgt palīdzību šīs arī pamata sakārtošanā, palīdzēt, piemeklēt kādu, kas var palīdzēt atrast šo vizuālo sajūtu. Tas nav jādara pašiem, tas ir ļoti atkarīgs, cik katrā pašā vispār ir resurss šādām aktivitātēm. Man liekas, ka arī tāds no manis personisks tāds komentārs par to, ka nekad nav par vēlu. Sākt attīstīt to savu, ja tu gribi attīstīt to vizuālo tēlu, ka nekad nav par vēlu. Un arī, ja šis nav tas īstais brīdis, tad vienkārši nolikt to malā, varbūt vienkārši to laiku izmantot, tā kā tu saki, tur izzināt savu produktu, pakalpojumu, iepazīt sevi vairāk, un tad, kad ir tas īstais brīdis, tad darīt. Jā, jo es jau īstenībā arī esmu kurtnieks bez kurtēm, jo es par savu pakalpojumu baigi nedalos. Tā kā man vienmēr kaut kā tas arī ir tavs. Partneri ir atraduši mani, bet es sapratu, ka arī kaut kad man es jūtu, ka manī ir šī viltme, ka kaut kad man arī jāparādās, un šī ideja man kurbulē jau kādu laiku iekšā, un es kaut kad sākšu arī dalīties. Bet, ceru, ka tev šis iedos iedvesmu sākt pašai arī. Tagad es esmu pateikts, man nav varianti. Nav varianti, jā, jo īstenībā es nesen klausījos vienu podcastu arī, kad viss trakākais, ja tu sāc melot sev. Tā kā tu kaut ko sev apsoli, vai tu nesoli vienkārši. Jo viss tas skaļi pateiktie vārdi, un tu to neizpildi, tad tu pēc tam tā kā sev var pēc tam, tas iekšējais kritiķis var darīt pāri. Tādēļ ir ļoti svētīgi tā kā apsolīt to izpildīt, bet tieši pret sevi, protams, arī pret citiem. Bet primāri tā kā prioritāte ir pašam sev. Man liekas, ka tu esi vispār tam brīnišķīgs piemērs. Man liekas, no tevis var iedvesmoties.
tev ir ideja un nepiet ilgs laiks, ka tu vienkārši realizē. Paldies. Tā vizuāli es domāju, ka tā izskatās, ja tu zinātu, cik man daudz ir idejas, kas... Nē, nu tu zini arī tās idejas, kas nav realizējušās, bet vienkārši man liekas, ja tu atver sevī to radošumu, tās idejas var nākt, bet tas ir, vai ne, cik no tām idejām tu reāli izpildi. Bet tu jau arī, kad tu realizē vienu ideju, tev rodas tā pārliecība, ok, šito es varu, un tas tev iedod drosmi arī realizēt citas idejas. Tas ceļš ir vienkārši jāsāk, un viņš veidojās. Tu nevari, tev tagad ir pilnīgi cita pārliecība savām, Protams, un ticamība tam, ka tavas idejas var realizēties nekā sākumā, vai ne? Jā, tā ir. Tā kā jādara. Nē, darīšana rada pārliecību. Jā. Un arī man liekas, ka sevis izzināšana, saprašana arī dod tādu iekšēju spēku un sapratni arī uzreiz, ar ko var vispār sākt tajā brīdī. Jā, un man liekas arī vēl, esot šeit tavā jogas studijā, manuprāt, arī tieši joga arī ir viens lielisks instruments, kā vari... Un šādas vispār prakses, apzinātības arī, man liekas, palīdz... saprast tās prioritātes un to fokusu. Iečakoties arī uzņēmēju darbībā. Man bieži vien sakārtojās pēc šīm praksēm arī kaut kādas radošās idejas un saprotu, kas ir tas prioritārais, uz ko vajag fokusēties. Saliekās pa plaukām. Mēs samazinām to apkārtējo troksni un tad varam sadzirdēt sevi. Man arī tā ir bijis nevis vadot nodarbības, vadot, es turu telpu un tas nav par mani, bet vairāk telpas turēšana citiem un nodošana. Bet tad, kad es eju uz kādu praksi, arī, kas ir saistīts ar jogu vai apzinātību, tad noteikti, ja man kāds palīdz samazināt šo apkārtējo troksni un manas domas, tad man arī ir bijis, viena tāda skaistākā pieredze bija, kad skaņu meditācija un meditācijas laikā vienkārši man izklājas acu priekšā pa solīšiem, kas man jādara. Bet tā ir divi stāvokļi, vai ne? Ka tev prāts neļauj atslābt, un tu visu laiku domā par ikdienas problēmām. Tas nav par to, tas ir es atslābstu, un vienkārši tāda bildīte to zīmējas priekšā. Pirmais solīts, otrais solīts, trešais solīts. Bet tas nedod manī tādu uzbudinājumu vai satraukumu, un tā ir tā zīme, ka tu esi atslābis, un tev ir nāk tās atbildes, kas ir tevī pašā, bet viņas, tu pareizi teici, ka apzinātība palīdz to saklausīt. Paldies tev par sarunu. Un vēlēsim klausītājiem arī sevi saklausīt, atrast to brīdi ar sevi, lai varētu pieslēgties tam savam tēlam un zīmolam, ja tas ir aktuāli šajā brīdī. Un tad tik drosmi darīt. Jā, paldies. Paldies.